Cilvēkus kopā, savat draugus, savat rodus, savat svešus cilvēkus. Un ir jauki skaistā vītā, lauku sātā pasēdēt pie labi klota golda. Protams, uz golda jābūt skaistam linu goldautam, bet kā tikt pie linu goldautam? Sirsnīgs paldies Baltinavas etnogrāfiskajam ansamblim un Antoņinai Krakopē, jo viņi jau dodas tālākā ceļā. Viņi šodien paspēja nodziedāt mesu Cesvaines katoļu baznīcā, un tagad viņiem ir jādodas uz Madonas katoļu baznīcā, kur viņi piedalīsies arī koncertā. Sveicam Baltinavas etnogrāfisko ansambli un vadītāju Antoņinu Krakopi. Lūdzu uz šejieni, Antoņina! Un es gribu tikai piebilst, ka šī bija pirmā grupa, kas mums ieradās arī baznīcā, lai turkuplinātu mūsu pulku ar skaistām dziesmām un būt kopā ticībā. Paldies jums! Jau pats mūsu folkloras kūpas nosaukums Vorpa lika mūsim šodien dzīdot par ceļu no Grauda līdz Vorpai. Tas ir likumsakarīgi, ka grauds krits zemī, izaug par vorpu, kura dod graudus, kas atkal kreit zemī, atkal deikst graudi, un tai viss kā saules lūkā. Šodien mēs arī topiec dzīdosim par orojim un atsātojim. Un jautājums, kas tad, meitis, kas pirmīs bija, grauds vai zeme? Laikam tomēr zeme. Atcerieties, kā par Likpūrmaļu kolnus mēs dzīdojam par orojeņiem atsātojim. Orojeņi atsātoji, orojeņi atsātoji, sakopuši kalniņai, sakopuši kalniņā, citu citu vaidzoja.
Zemēte sastrūdota, jei gaida vērus ar sātavam. Soka, ka visiem vīglis kojas, I zeme nimos nejūt jūsu sūļu. Graudi no sātavam tiek īsāti zemētī, I tad jī dēkst ar saules siltumu, pazadzerās no reita rosas I leiteņa. Onkuļ, a kā es zinot, kod grauds ir gotovs? Nu, jo pie tēruma mola, jo nuplūc vorteņa vīna, I vajag dalnas jū izberzēt. Lai varētu zinot, vai gotovs, vai nā. Tūlaik likt iz zuba. Kā kraukš, tad tūlaik graudiņš ir gotovs var novart. Mot pagaidām pasaļš, jo gaida, kaut mūsu gaidāsies. Un es arī gribētu, lai mūsim nikot natriuktu graudu kūsēt savā zemī. Lai mūsim vidmār uz golda būtu sava maizīte un ap goldu sādātu saime. Mūsu visu ceļš sākas ar māti. Un, ja daudzām tautām ir dievības, tad latviešiem ir mātes. Ir meža māte, ceļa māte, jūras māte, lai bagāta, kas bagāta, ceļa māte, tā bagāta. Tur tecēja dienu un nakti dzelžu kalti ritentiņi, pakavoti kumeliņi. No debesu nosalaižu ar sudraba virvītēm, mīļās Māras šūpulī, māmuliņas klēpītī. Jums dzied Dagdas olūteņi. Mātes ceļš. Ar goldu
ceļš no savām mājām, no savas sētas. Nevienmēr ir tas patīkamākais, nevienmēr tas līgsmākais, un it īpaši tas ir skarbs, ja tas ir karavīra ceļš. Un mūsu bāleliņi visos laikos ir bijuši zobentiņa cilātāji. Taču tāds, kurš dara to, ko grib, un iet, kur pats vēlas, un vēl ar dziesmu, es domāju, tāpat kā latviešu streļķi, arī karā viņš var doties droši un būt pasargāts. Šķiturīta auseklīti vakarā uzlecam. Bāleliņa zobeniņš Krievmalē vizināja. Labs vakars Cesvaidī. Mūsu programmas Karavēra ceļš dzīsmes ir iegūtas folkloras ekspedīcijā 2008. gadā Krasnojarskas novadā sazatiekot ar Turīnis latvīšiem un gatavējot itu programmu. Mēs bijām tādos uzskaņos, ka ito gads augustā Rēzeknīs pasauļa latgalīšu saīšanu atbrauks arī Sibīrēs cīmeņi un šos dzīsmes arī varbūt kopā varēsim nūdzīdot. Div baloži palti dzara, bez kornus plēvaļoja. Div baloži palti dzara, bez kornus plēvaļoja. Div broļeņi karagoja, vīnu dumu dumodami. Div broļeņi karagoja, vīnu dumu dumodami. Vai būsīti vainaīti, vai palikti šai zemē, vai būsīti vainaīti, vai palikti šai zemē. Šai zemē ir laba dzīve, meitas rītu pataisīja. Šai zemē ir laba dzīve, meitas rītu pataisīja. Kas taisīja soldatami, kas soldatām vierdeņami, kas taisīja soldatami, kas soldatām vierdeņam. Soldats guļi izkeiruma, izpalāko akmisteņa. Soldats guļi izkeiruma, izpalāko akmisteņa. Ciervili kazā
posēdēt.